Sveiciens visiem no GPS Pro Outdoor. Prieks jūs atkal satikt mūsu kanālā. Man uz galda ir kārtēji jaunumi no ražotāja Thermtec. Wild Pro sērija termālie monokļi ar ļoti jaudīgiem sensoriem, super detalizētu attēlu, lāzeru tālmēru un vienas rokas vadība. Noskaties šo video līdz galam, aiziet apskatu. Ļoti daudz mednieki jau izmanto Wild sērijas monokulārus. Tie ir ļoti forši ar to, ka tiem ir vienas rokas vadība un daudz interesantas funkcijas. Bet šodien es jums pastāstīšu, kā jau teicu, par jauno Wild Pro sēriju, kurā ietilpst pagaidām 3 modeļi. Wild 635L ar lāzeru tālmēru, Wild 650L arī ar lāzeru tālmēru un duālais Wild 650DL Pro. Šis ir duālais ar duālo redzes lauku. Sākšu varbūt ar savu favorītu, Wild 635L. Tas ir mans favorīts, vēlāk pastāstīšu kādēļ. Pirmais, kas krīt acīs, tas ir lāzeru tālmērs, kurš iebūvēts ir lēcā. Ja mēs atceramies pirmās Wild sērijas, kad šeit bija tāds maziņš lodziņš, un šis te tālmērs bija apakšā, tāda jaunajai Wild Pro sērijai lāzeru tālmērs jau nāk iebūvēts lēcā. Man rokā šeit ir ar lielo sensoru 640 un 35 mm objektīvu. Tas ir viens no populārākajiem modeļiem tieši šādā salikumā, jo 640 sensors nodrošina maksimāli detalizētu attēlu, un 35. lēca ir maksimāli universāla. Ar to var darboties gan tuvās distancēs, gan arī tālās. Šeit ir arī, protams, Wild 650L, arī, protams, Pro versija ar 50 mm objektīvu. Šis jau būs vairāk piemērots medniekiem, kas vēlās monitorēt no lielākiem torņiem uz lielāku attālumu. Šai iekārtai starta fokus sākās ar 3,6. Turpretī, ja tas bija šeit uz galda, kā jau teicu, man pirmīt 35, tad tam ir starta pietuvinājums 2,5 reizes. Mēs varam pārslēgties ar redzes laukiem. Šeit ir tāda svira. Mēs viņu pagriežam uz vienu pusi, uz otru pusi. Šeit pārslēdzās 25. lēca uz 50. Šis ir ļoti interesants modelis tiem medniekiem, kas maina savu areālu. Tad, ja jūs esat kaut kur lielā tornī, noteikti varat izmantot 50 mm objektīvu. Tikko jūs nokāpjat no torņa un jūs mediet tuvākās distancēs, tā jūs pārslēdzaties uz 25 mm objektīvu. Tas nozīmē to, ka šis redzes lauks paliek platāks. Un tādā veidā jūs varat šo monokļu ļoti ērti pieskaņot savām medībām. Wild Pro sērija izceļās ar ko? Es jau uzreiz to apskatījos, kad šeit ir tāds baterijas vāciņš, kurš ļoti viegli attaisās un aiztaisās vaļā. Es atceros pirmo sēriju, kad šeit bija tāds knibuls, mazliet bija tā jāpaķimerē, un tad jau šī eņģīte atnāk vaļā, bet šeit ir vienu roku piespiežat, un šīs baterijas konteiners jau ir vaļā. Tas pats foršais korpus, pilnīgi gumijots, vienā rokā ļoti ērti ieguļās, un kā jau visas Wild sērijas, ir aprīkots ar vienas rokas vadību. Kādēļ es uzsveru to, ka vienas rokas vadība ir tik ļoti nozīmīga medniekam? Tādēļ, ka kreisā roka jums paliek brīva. Kā tas notiek? Šeit ir multifunkcionāls kursors, ar kuru jūs varat piezūmēt, jūs varat arī ieslēgt tālmēru, nomainīt ātru krāsu paletes, un fokusēšana ir šeit ar šo te pirkstu. Es vienkārši ņemu un nofokusēju savu attālumu. Klasiskajām termokamerām jums ir nepieciešama kreisā roka, lai šeit nofokusētu uz jūsu medījumu, uz jūsu mērķi fokusu. Bet Wild Pro sērijai tas ir ļoti ērti un ļoti vienkārši izdarāms. Tātad kreisā roka man paliek brīva, es varu nest kādu nesamu, es varu arī mazliet varbūt uzlikt savu roku uz stūres un pastīties caur mašīnas logu, kas notiek manās medību platībās. Ļoti svarīgs faktors ir termālā jūtība. Visi Wild Pro sērijas monokulāri aprīkot ar 15 mK jūtību. Tas nozīmē, ka šis sensors ir ļoti jūtīgs un tas sajūtīs vismazākās temperatūras svārstības. Kur tas ir svarīgi? Tad, kad mednieks vēro kādas trofejas, vai arī vēlās saskatīt kādas sīkākas, smalkākas detaļas, kā piemēram krūmus un zarus. Liels, milzīgs OLED displejs, 1600x1200. Skatoties tajā, tiešām acīm ir ļoti komfortabli. 12 mikronu piksels, 64 GB iebūvēta atmiņa. Varēsiet ātri lejuplādēt savus failus turpat uz savu telefonu. Izmantojot Thermtec Outdoor aplikāciju. Iebūvēts ir Wi-Fi, ieslēdzat šo Wi-Fi, telefons redz jūsu termokameru un uzreiz notiek savienojums. Ļoti svarīgi ir arī apskatīties, vai ražotājs nav atsūtījis jaunāko sistēmas atjauninājumu, ko var arī ērti izdarīt caur Thermtec Outdoor aplikāciju. Tas notiek ļoti ātri un ļoti vienkārši. Tagad paskatīsimies, kas ietilps komplektācijā visiem šiem Wild sērijas monokulāriem. Ir šāds te patīkams mags, nav viņš pārāk smags, viņš ir diezgan plāns, bet viņš ir ļoti ērts. Varēsiet ielikt savu termokameru un turpat arī ļoti ātri dabūt viņu ārā. Šeit ir arī speciāla kakla siksna šim makam, kuru var ievērt iekšā un uzlikt to kaklā. Var arī piestiprināt pie somas vai pie jūsu siksnas. Vēl mums šeit ir ļoti laba kvalitatīva siksna, kas liekās kaklā, un šeit ievarās monokulārs.
Man patīk, ka šeit Termtex izmanto kārtīgu vītni, ieskrūvē to korpusā un šo te otru pusi piestiprinot klāt. Un šeit ir arī sāna siksniņa. Ļoti svarīgs elements, kad mednieks iet medībās, lai šī termokamera stabili turās jūsu rokā. Varēsiet arī, ja esat krēls, ievietot to no kreisās puses. Protams, arī akumulātori. Termtex izmanto 18650 akumulators. Ja jūs darbinat lāzeru tālmēru, tad šīs te laiks būs aptuveni 3 līdz 4 stundas. Ja bez lāzeru tālmēra, tad varbūt arī visas 6. Šādas divas jūs saņemat komplektā. 18650 mikrošķiedras lupatiņa, uzlādes ierīce ar visu displeju un kabelīti. Ja, šeit mēs ieliekam šos akumulatorus un varam mierīgi uzlādēt. Un arī lielais C-type kabelis, tā kā ļoti bagātīga komplektācija. Viss, kas medniekam ir vajadzīgs, lai justos pārliecināts mežā. Komplektāciju paskatījāmies, visu pārējo arī plus mīnus. Un tagad mazliet pastāstīšu savu personīgo pieredzi, arī mazliet par lēcām un mazliet salīdzināsim šos te 3 modeļus, ar ko tie atšķirās un kā tie varētu būt piemēroti katram medniekam pēc savas medību vajadzības, pēc medību situācijas un arī pēc medību stila, kā mednieks medī. Kā jau apskats sākumā teicu, mans favorīts ir 35. lēca. Kā jau visiem teicu, šiem te ir 640 sensori, vien atšķirās lēcas. Kāpēc es izvēlos 35? Jo tas ir kompakts. Pirmkārt, kabatā tas ir daudz ērtāks, vismaz man. Un arī šī 35 mm lēca man ir pietiekami labi, pietiekami daudz, lai arī skatītos ar to uz lieliem attālumiem un arī aktīvi medīt tuvās distancēs. Es esmu diezgan aktīvs mednieks, kas diezgan bieži maina savu areālu. Līdz ar to es izvēlos 35 mm objektīvu, un arī cena ir mazliet draudzīgāka nekā jau ar 50 objektīviem. Šeit blakus ir 640 sensors ar 50 mm objektīvu. Tas būs ļoti efektīvs no lieliem torņiem, ja mednieks medī lielos torņos uz lielākiem attālumiem. Tuvākā distancē man personiski, tā ir mana personiskā pieredze, 50 objektīvs man ir mazliet par lielu. Tātad šis te starta fokus, ja, starta pietuvinājums ir 3,6 reizes, un manā gadījumā tas ir mazliet par daudz. Jo lielāka lēca, jo šis te informācijas daudzums, kas atnāk uz šo lēcu no siltā objekta uz sensoru, tā ir daudz lielāka informācija, un līdz ar to šis attēls veidojās maksimāli detalizēts. 50. lēcas ļoti labi strādā, ja vajag izpētīt kādas trofejas. Vidēji ar šādu 640 sensoru, 50 mm objektīvu, neatkarīgi pat no laikapstākļiem, vidēji liela izmēra briežu buļļu ragus var redzēt uz 100, 150, 200 metriem. Man ir bijuši arī medības, kad ir mēnesnīca, ārā ļoti labs kontrasts, anticiklons, maz šo ūdens molekulu, tad es pat esmu saskatījis jau pat ragus uz 250 metriem. Bet ļoti svarīgs faktors arī par šīm trofejām, izvērtēšanu un visu. Viens ir redzēt ragus, otrais ir skaitīt žuburus un visu pārējo. Tādēļ tas ir tāds, stiepts iedziens, kas medniekam pašam jau tad ir jāskatās. Šeit ir arī tātad šis te duālais, kas ir visuniversālākais manā gadījumā. Ja mēs salīdzinām šīs 3 iekārtas, jo šeit ir 25. lēca, šeit starta fokus šai lēcai mazajai ir 1,6 reizes. Tas nozīmē to, ka šis te redzes lauks ir platāks nekā šai 35 mm objektīva. Tā pašā laikā mēs pārgriežam uz 50. lēcu, redzes lauks paliek šaurāks, bet ir ļoti liels fokus attālums, tas pats, kas šeit, 3,6 reizes. Vienīgais mīnus, kas šim ir, kad viņš ir mazliet smagāks, jo šeit ir tā duālā sistēma, un šīs te Valda 650 DL Pro līdz ar ko paliek mazliet smagāks, bet noteikti universālāks. Tā kā tas ir mans tāds neliels ieteikums, tomēr katram medniekam pašam izvēlēties. Termokameru sensors ir skaidrs, bet tieši šis te lēcas diametrs, kādā veidā mednieks medī, kādās distancēs un tā tālāk. Ļoti jaudīgi monokļi, 15 mm jūtība, 640 sensors, 1 rokas vadība, stabila 3 gadu garantija. Mēs GPS Pro esam oficiālais izplatītājs Latvijā un arī Igaunijā visiem Termtex ražojumiem. Piedāvājam noteikti arī stabilu 3 gadu garantiju, kas ir ļoti labi. Medniekam būs liela pārliecība par šo iekārtu, kad ar to nekas nenotiks, un pat ja arī kaut kas notiek, viss ir pie mums, un tas viss ir ļoti augstā līmenī kārtojams. Ja tev ir kādi jautājumi, droši sazinies ar mums, brauc pie mums uz Jaunmoku ielu 26, kur mēs tev iedošam šos te monokļus uz testu, varēs izmēģināt tās savās platībās, un tad jau būs tev maksimāli liels priekšstats par tiem. Ja pavisam drīz došos uz medībām, kuras pilnā sparā notestēšu šos te abus Valda 635 L Pro, un šo te Valda 650 L Pro. Kā tie strādā, kādas ir atšķirības ar plēcām un visu pārējo. Par šo duālo man jau ir viens video, kur es gāju uz bebriem, satiku tur vienu suni, domāju, ka sākumā vilks, beigās izrādījās suns, bet stāsts ne par to. Tajā video es tieši parādīju
no savas prakses, no saviem piedzīvojumiem, kā strādā šī duāla lāce. Tā kā noteikti noskaties to video. Par šiem jau man neliels apskats ir, kā tas strādā praksē, bet par šiem noteikti drīz būs video. Tad jau tiekamies noteikti atkal. Ar tevi kopā bija Jānis Lākuts. Tiekamies atkal jaunos apskatos un šauj garām!